Tu patiešām strādā smagi, un tu sevi ieguldi darbā, un tevi novērtē. Kompānija ļoti novērtē tevi. Tu dabū uzslavas, bonusus. Tevi priekšnieki saka paldies, un kolēģiem patīk darboties ar tevi vienā komandā, jo zina, ka uz tevi var paļauties. Bet pasaki atklāti, kad ir pēdējā reize, kad tu jūties novērtēts mājās? Kad bija pēdējā reize, kad tavs sieva vai draudzene patiešām tevi vēlējās? Tā skarbā realitāte ir tāda, ka to varbūt pat nevar vairs atcerēties, jo tas ir bijis tik sen. Un tad, kas notiek laikam ejot, ir tavs fokus, viņš lēnām, bet neatlaidīgi vienkārši virzās no mājas dzīves, no personīgām attiecībām, no lietām, kuras ir patiešām vajadzīgas tavai dvēselē, un viņš virzās uz tavu darbu. Jo tā ir vienīgā vieta, kur tu dabū kaut kādu atzinību. Un tad tu tur arī ieguldies. Tu strādā, dažreiz līdz pat izdegšanai. Un tu tur ieguldi sevi 100%. Un tad nav brīnums, ka tu atnāc mājās un tevis vienkārši nav. Tāpēc, ka viss ir atdots darbam, viss ir atdots karjerai. Jo tur tu vismaz dabū kaut ko pretim. Bet mājās tur jau sen ir tāds tukšums vienkārši. Un tad šis te vāveres ritenis nemitīgi izspēlē pats sevi un atkārtojas. Varbūt tu jau esi šķīries un esi jau jaunās attiecībās. Un varbūt tās ir pat tavas 3. vai 4. attiecības. Un no sākuma viss it kā ir normāli, bet pēc tam viss ieiet tieši tādā pašā rutīnā. Un beigās tu attopies tā kā pie sasistas silas. Gandrīz izdedzis un nesaprastams, kur ir vispār tā visa jēga, vai ne? Tu centies visiem izdabāt, darīt to pareizo lietu, nodrošināt ģimeni, un finālā ne šis, ne tas. Un vienīgais, kur tev pasaka paldies, ir varbūt darbā beigās. Bet tas viss nav tik bezcerīgi, kā tas izklausās. To visu var mainīt. Es personīgi pats esmu gājis līdzīgām pieredzēm cauri. Un man ir instruments, kas var tev izmainīt dzīvi. Nāc uz izaugsmesterapija.com. Es tev varu iedot brīvu konsultāciju, kuras laikā es tev varu parādīt, kā tieši es varu identificēt tevī, palīdzēt tev saprast, kas ir tieši tas, kas visu šo te rada tavā dzīvē. Kas tevī ir tas, kas tiecas pēc tās nemitīgās atzinības, kas tev liek izdegt darbā un kas finālā liek tev atsvešināties no cilvēkiem, no attiecībām, kas patiešām būtu svarīgs tavai dvēselē, tavai iekšējai būtībai. Mēs to visu varam mainīt. Tā kā droši nāc uz izaugsmesterapija.com, piesakies uz brīvo konsultāciju, un tu visu redzēsi pats savām acīm, un tu sajutīsi, kā tas viss strādā.